Jā, varbūt, ko es varu pieminēt, enneagramma, ar ko atšķirās no citām mācībām, ka šeit ir 3 inteliģences centri, ar kuriem enneagramma nepārtraukt strādā un viņus balansē. Šeit ir runa par ķermeni, ķermeņa inteliģence, sirds inteliģence un prāta inteliģence. Un visas 3 ir vienlīdz svarīgas. Nav viena svarīgāka kā otra. Piemēram, mūsu rietumu sabiedrībām, kā mūs māca skolās, ja, mūs iesēdina solos, mums iedod grāmatas, mums ir jāizlas, jāatcerās. Varbūt mēs mācāmies kaut ko kritiski spriest. Ļoti maz ir iesaistīts ķermenis. Sirds vispār nav iesaistīta. Varbūt tagad ir kāds runā par emocijām un emocionālo inteliģenci, bet sirds jau nav tikai par emocijām. Ja mums nav piesaistīta sirds, nav tātad aktivizēta sirds inteliģence, mēs nezinām, kas ir patiess. Kā es varu zināt, kas ir patiess manī? Vai kāds man var pateikt? Vai es varu kaut kur izlasīt? Sirdī mēs zinām, kāda ir jēga šim mirklim. Ja? Kāda ir jēga, Sintī, ka tu sēdi pie mikrofona un man uzdod tos jautājumus, kāda ir jēga, ka es tam atbildu, ja? Vai kas es esmu? Tas viss ir kaut kas, ko atverot savu sirds inteliģenci, mēs lēnām sākam iepazīt. Labdien, mans vārds ir Sintija Danse, bet bieži mani dēvē par Šantī. Šis ir podkāsts Astrālās sarunas, kurā tu dzirdēsi dažādu garīgo prakšu vadītājus, cilvēkus, kuri jau daudzus gadus dzīvo un strādā ar savas apziņas attīstīšanu un vibrācijas celšanu, un tos, kuri ļoti aktīvi meklē savu garīgo ceļu un dara to gan šeit Latvijā, gan braukājot pa pasauli – Indija, Balī, Dienvidamerika un citur. Mans mērķis ir izzināt un izpētīt, kas tad īsti notiek ezotēriskajā pasaulē un par ko runā un domā cilvēki, kas sauc sevi par dziedniekiem, mistiķiem, meditāciju un dažādu citu prakšu vadītājiem. Ja tev šīs tēmas ir saistošas, piesako šim kanālam, lai nepalaistu garām nākamos raidījumus. Šodien pie manis ciemos ir Raina Loka. Sveika, Raina! Sveika, Sintī! Raina ir enneagrammas speciāliste, skolotāja, zinātāja. Tas, kā es, cik daudz es zinu. Un vēl bija tāda lieta kā kontemplācijas. Pasaki labāk tu. Jā, es esmu enneagrammas skolotāja un arī praktiķe daudzu gadu garumā. Un kontemplācijas skolotāji, meditācijas skolotāji, ja tas ir tas, ko tu jautā. Jā, jo man tas vārds tāds diezgan svešs, tāpēc es tā saminstinājos. Varbūt varam sākt ar to enneagrammu. Vari pateikt tādos 3 vārdos, kas varētu būt enneagramma? Enneagramma ir kāda sena sakrālu zināšanu sistēma. Varētu pat teikt, ka saknes ir daudzu tūkstošu gadu senatnē. Un viņa apvienojumā ar moderno psiholoģiju ir brīnišķīgs rīks, kā es varu teikt, nokļūt pie sevis, atklāt, kas es esmu. Tā varētu teikt. Super. Pāris vārdos. Un tu tā kā to māci citiem vai cilvēki nāk pie tevis tā kā pie astrologa konsultēties, vai kā tas praksē strādā? Jā, es pati atklāju enneagrammu, manuprāt, pirms 14 gadiem, un es joprojām to mācos, joprojām to praktizēju, un enneagramma ir kā karte, kuru katrs no mums var atklāt, un tā var parādīt man to ceļu, kā nokļūt pie sevis. Tā ar konsultāciju laikam būs par maz, jo 14 gadu laikā vēl nav bijusi neviena diena, kad es neesmu kaut ko jaunu par sevi atklājusi. Tā varbūt ir tāda mācība. Ja mēs izmantojam šo karti, mēs katru dienu varam kaut ko pamanīt un praktizēt. Un, ja tu man jautā, kas ir enneagramma, tur ir 2 lietas, kas ir ļoti svarīgas. Viens ir zināšanas. Tā tad es zinu par sevi, savus musturus, un otrs ir klātesamība, apzinātība.
Tikai tad, ja es patiešām esmu klātesošs, es varu sākt pielietot šīs te zināšanas ikdienā, praksē. Ja? Ja man nav šo zināšanu, varbūt es esmu tā kā svētais muļķis. es vienkārši praktizēju, bet man nav īsti zināšana par savu temperamentu, par savu musturu, kā es to varu mainīt. Un ja man ir šīs te zināšanas, bet nav klātesamība, tas man arī pilnīgi neko nedod. Ja? Tā ir vēl viena mapīte grāmata plauktā, vēl viena izlasīta grāmata, kas nekādīgi nav kļuvusi par manu pieredzi, par manis mainošo faktoru. Tā varbūt var teikt. Jā, un man īstenībā ļoti patīk, ka tu tā saki, jo es kaut kad ļoti, ļoti sen atpakaļ, gandrīz gadi 10, varbūt mazāk, esmu bijusi uz tādu enneagrammas nodarbību pati. Tur bija grupa ar cilvēkiem, un tas bija vairāku dienu garumā, un es neatceros, kuru tipu, tad man tur beigās pielika, vai kaut kāds tur, es tagad ļoti, ļoti miglaini to es atceros, es varu muļķības sarunāt, labo mani, ja vajag. Lūk, un es pat neatceros, kas man tur bija, bet visādā ziņā es atceros, ka es tā kā, labi, es esmu šitas, un tā es arī aizgāju. Man tur kā, manā dzīvē baigi nekas nemainījās. Tieši tā kā saka, laikam, ja nav tā kaut kāda laikam izpratnē vai tā, jā, jo tajā brīdī es vēl nemeditēju, un tajā brīdī es nebiju vispār ar citām praksēm pazīstama. Jā. Mums ļoti ir jāuzmanās. Nevajadzētu pielikt tipus, un es ļoti visus aicinu netipēt. Ja, jo tips ir kaut kas tāds, ka mēs ieliekam kastītē, un kurš tad no mums grib būt kastītē? Ja? Mēs šeit vairāk runājam par temperamentu, kas ir iedzimts, un tādu kā enerģiju, kas mums nāk līdzi. Ja? Un tad iedomājies, ja mēs esam piedzimuši kā mazs bērniņš, un ja tu atceries kādu mazu bērniņu, viņi parasti ir atvērti, atklāti, skatās ar tādām ļoti uzticīgām actiņām, ja, un pilnībā uzticās tiem, kas viņus aprūpē. Un tad iespējams kaut kas notiek. Man gribas ēst, un mamma nenāk. Ja. Man ir slapjš pampers, ja, es raudu, neviens nenāk. Es skatos, mamma ir nogurusi, varbūt pat dusmīga, un es jūtu... Viss, ko es gribu, ir būt mīlēts, ja? Un es nesaprotu, kas notiek, ja? Un es jūtos atstumts, un to mēs dažreiz saucam, ka notiek tāda, lielā katastrofa. Un tad mazais bērniņš atdalās no avota, no radītāja, mēs varam teikt, un sāk veidoties mūsu ego, mūsu personība, un parādās kaut kāda milzīga bailes, un parādās milzīga vēlme, ja, izvairīties no šīm bailēm. Un tā enneagramma runā par 9 temperamentiem, kas izveidojas. Ja, un tas ir tas, ko mēs varētu teikt, kā izveidojas mans raksturs, mana personība vai mans temperaments. Ja, un enneagramma palīdz to atklāt, atšķetināt ļoti, ļoti precīzi. Un ja tev, piemēram, būtu zināšanas par tavu temperamentu, un kā to mainīt, varbūt, ka tas būtu ļoti noderīgi. Bet tā tad arī kā to mainīt, nevis... Tas ir atslēgas vārds, ja? Jo, ja tu saki, es biju dažu dienu seminārā, man pielika tipu, es aizgāju, es neko nezinu, ja? Bet patiesībā mūsu ceļojums tikai tad sākās, kad mēs noskaidrojam, kāds mēs esam enneagrammas punkts, un tas ir tā kā mēs stāvētu tādas brīnišķīgas, skaistas pils ārpusē. Un es vēl nezinu, kas tur būs iekšā. Kādas tur būs brīnišķīgas zāles, guļamistabas, telpas, iespējams arī pagrabi, kuros es nekad neesmu bijusi. Ja? Un tad, kad es noskaidroju to, kas ir mans enneagrammas punkts, es varu sākt iet iekšā šai te brīnišķīgajā pilī, visu izpētīt, aplūkot.
tā varbūt var paskatīties uz enneagrammu. Ļoti skaisti un tēlaini. Labi, es sapratu apmēram to virzienu. Un kā tu pati līdz tam nonāci, jo tu jau nepiedzīvi ar enneagrammas grāmatu? Nē, gluži nepiedzīvi gan, jā. Manā dzīvē pirms, manuprāt, 15 gadiem bija tāda manas dzīves lielākā krīze. Es gāju cauri ļoti tādam smagam posmam. Patiesībā tā bija šķiršanās, negaidīta, un man bija tāda sajūta, ka viss ir sairis mazos gabaliņos. Viss, kas man ir bijis pamats, it kā būtu bijis uz zemestrīce. Un es dažreiz varbūt to var saukt pat par dvēseles tumšo nakti. Es biju diezgan izmisusi varbūt ir tāds viegls vārds. Es biju satriekta līdz dziļumiem, un kaut kā man blakus gadījās skolotāji, cilvēki, kas mani pavadīja šai te krīzes laikā, un viens no tiem bija Juris Rubens, kurš, es braucu uz meditācijas retrītiem uz Lūžņu, un viņš mani arī iepazīstināja ar enneagrammu. Tā bija pirmā reize, kad es uzzināju par enneagrammu, un pēc tam par cik es biju šķīrusies, man bija jādomā, kā es pavadīšu savus brīvdienas atvaļinājumu, un bija kāds brīnišķīgs retrīts Itālijā, ko vadīja Rasts Hudsons, kas ir enneagrammas skolotājs, arī mans skolotājs, viņš ir no Amerikas enneagrammas institūta dibinātājs, un tā es aizbraucu uz Itāliju. Un var teikt, ka iemīlējos enneagrammā šajās te sakrālajās zināšanās, un kopš tā laika esmu bijusi ļoti daudz dažādās enneagrammas programmās, dažādos retrītos, ko vadīs mans skolotājs Rasts Hudsons. Un tajos retrītos, ko jūs darat? Jūs tā kā padziļināti mācaties to pašu, vai tur notiek vēl kaut kas paralēli tam? Jo es domāju, tā kā to sistēmu tu droši vien esi apgūsi, un tad tu brauc uz to retrīti, strādāt ar sevi kā? Jā, enneagramma ir tā kā tāda dzīva mācība. Viņa ir dzīva. Viņa nepārtraukti tiek transmisēta, tāds ir laikam latviski vārds, nodota mums. Un kādreiz enneagrammu vispār mācīts ar ķermeni, ar kustībām. Tur ir vairāki sakrālie ģeometriskie simboli, tur ir dažādi likumi enneagrammā, kurus mēs iemācāmies caur kustībām. Piemēram, viss ir mainīgs. Nekas nepaliks tāds, kā ir šai mirklī. Ja? Tas ir tā kā 7 likums, un mēs ar kustībām brīnišķīgi varam to izdarīt. Tā kā tur ir gan kustības, gan meditācijas, gan darbs pāros, darbs grupās. Tur ir arī, protams, Rasts Hudsona mācības, ko viņš stāsta par enneagrammu, un tas nepārtraukti iet dziļumā. Ja? Un mēs no sākuma tā kā sīpolam vienu miziņu nolūbam, tad nākošo. Jo ir vajadzīgs šī te klātesamība, un pašam tas ir jāpiedzīvo. Un dažreiz es atklāju kaut ko es esmu dzirdējusi pirms 5 gadiem. Es to pamanu sevi, un es saku, vau, tad tā tas ir tas, ko viņš domāja. Ja? Un tad tas kļūst no zināšanām par pieredzi. Vai varbūt viedumu, tā var teikt. Un tas nozīmē, ja, piemēram, es te Latvijā, vai pie tevis, vai pie kāda cita, dodos uz tām enneagrammas mācībām, pamācos, un tad es varu braukt arī uz to Ameriku, ja saprotu, ka Rasts Hudsons viņš joprojām aktīvi praktizē un strādā. Jā, tu vari braukt uzreiz uz Ameriku. Arī neko nezinot? Tā, ja? Ir dažāda līmeņa mācības, ja? Ir iesācēju
tādas programmas, tad ir padziļinātas programmas. Šobrīd, piemēram, es piedalos programmā, kas ir Holy Ideas, ko varbūt mēs latviski varētu tulkot kā svētās idejas, ja, kas mums, kur mēs bez tādas pamatīgas bāzes un zināšanām pat nespējam piekļūt. Tas man stāsta, kā es varu piekļūt savam patiesajam prātam. Ja, jo patiesībā jau lielāko dienas daļu mēs pavadām prāta pļāpās. Mums tikai gribētos to saukt par prātu. Jā, varbūt, ko es varu pieminēt, enneagramma, ar ko atšķirās no citām mācībām, ka šeit ir 3 inteliģences centri, ar kuriem enneagramma nepārtraukt strādā un viņus balansē. Šeit ir runa par ķermeni, ķermeņa inteliģence, sirds inteliģence un prāta inteliģence. Un visas 3 ir vienlīdz svarīgas. Nav viena svarīgāka kā otra. Piemēram, mūsu rietumu sabiedrībām, kā mūs māca skolās, ja, mūs iesēdina solos, mums iedod grāmatas, mums ir jāizlas, jāatcerās. Varbūt mēs mācāmies kaut ko kritiski spriest. Ļoti maz ir iesaistīts ķermenis. Sirds vispār nav iesaistīta. Varbūt tagad ir kāds runā par emocijām un emocionālo inteliģenci, bet sirds jau nav tikai par emocijām. Ja mums nav piesaistīta sirds, nav tātad aktivizēta sirds inteliģence, mēs nezinām, kas ir patiess. Kā es varu zināt, kas ir patiess manī? Vai kāds man var pateikt? Vai es varu kaut kur izlasīt? Sirdī mēs zinām, kāda ir jēga šim mirklim. Ja? Kāda ir jēga, Sintī, ka tu sēdi pie mikrofona un man uzdod tos jautājumus, kāda ir jēga, ka es tam atbildu? Ja? Vai kas es esmu? Tas viss ir kaut kas, ko atverot savu sirds inteliģenci, mēs lēnām sākam iepazīt. Jā, tas ir tikai tāds piemērs. Tā kā enneagramma ir ļoti plaša, ir ļoti grūti izstāstīt burtiski pāris vārdos, kas tas ir. Bet tas ir interesanti, jo es nezināju, ka tas ir tik plaši. Godīgi sakot, man likās, ka tas ir bišķi vienkārši. Tā kā, paldies, šis arī jau ir vērtīgi. Bet zini, kā es tā klausos, forši, mēs tā runājam tādām lielām lietām, dziļi, plaši, bet tad kā cilvēks, ja es gribu tagad iet, vai domāju, vai iet, vai neiet, kas ir tas, ko es sagaidu? Es tā kā atnākšu, un kas tas būtu? Tā kā es sēdēšu, mēs tā kā teorētiski kaut ko rakstīsim, vai lasīsim, mums tagad kaut ko tu stāstīsi, vai kā tas tā kā notiek? Tas, kā es mēģinu nodot enneagrammu, tā ir dzīva mācība, tā tad caur pieredzi. Ja? Noteikti mēs praktizēsim klātesamību. Meditācija tā būs? Vai kaut kāds? Mēs varam teikt, kas ir meditācija. Jā. Meditācija ir jebkas. Jā, mēs daudz ko varam Bet vispār tu vari pateikt, kā tu domā, kas tas ir? Tas, ko mēs darām, tātad mēs mācamies būt, angliski ir tāds vārds present, kas latviski, es viņu tulkoju, būt klātesošs. Tas nozīmē, mēs mācīsimies būt klātesoši ķermenī. Ko nozīmē būt klātesoši ķermenī? Būt šeit un tagad, tas pats? Vai tas ir vēl kaut kas tas varbūt ir tas, bet arī sajust, jo ķermeņa sajūta, tas, ko ķermeniskās sajūtas ir kā dievišķi vēstneši. Man ir jāiemācās ieklausīties šajā te ķermeņa inteliģencē. Mēs mācīsimies sajust savas ķermeniskās sajūtas. Man ir karsts, vēss, augsts, spiediens, kustība, visdažādākās ķermeniskās sajūtas. Ir būtiski sākt apdzīvot savu templi, kurā mēs esam visu šo dzīvi. Ja? Pēc tam šajā te praksē, ja, tur viņi saukt arī par meditāciju, vai es viņu... Tāda kustība praksa kaut kāda būtu? Nē, mēs sēžam, mēs sazemējam pēdas un sēžam. Pēc tam, tad, kad es esmu patiesi klātesošs ķermenī, es varu sākt atvērt savu patieso sirds centru. Un patiesi sirds centrs nav vakardienā, tur nekreņķējās, kas bija vakar vai kas būs rīt. Patiesi sirds centrs ir šeit un tagad.
es parasti jautāju tādu jautājumu, kas ir patiesi tevī šai mirklī? Ja, un tas ir kaut kas, kur sāk notikt sirds vibrācija. Un es sāku patiešām domāt, kas ir patiesi manī. Ja? Vai tās ir skumjas, vai varbūt gluži otrādi, prieks vai interese, vai kas ir patiesi. Ja? Jo man ir jāzina, ir vērtīgi zināt, kas notiek manā sirds centrā. Un tad, lai es varu pieņemt kaut kādus lēmumus, ja? Un tad, kad man ir es esmu klātesoši ķermeņa centrā, sirds centrā, tikai tad man parādās piekļuve manam patiesajam prātam. Jo mēs varam izšķirt prāta pļāpas, tātad visas tās domas, kas aptuveni 90% ir viens un tās pašas, vai 95%, ja mēs visu to jau zinām, ko mēs maļam. Un tie no mums, kas ir bijuši ilgākos klusuma retrītos, iespējams ir pamanījuši, ja, kā šīs prāta pļāpas, viņas tā lēnām, tā kā duļķes sāk nosēsties un parādās tā skaidrība, tas dzidrums, un tas ir tas, ko mēs praktizējam, piekļūt savam patiesajam prātam un pamanīt, ka mūsos ir arī kāds vērotājs, kas to visu vēro. Ja? Tātad tā ir tāda 3 centru, var teikt arī vingrinājums. Ja? Mēs vingrinājamies būt klātesoši katrā no šiem centriem. Ja? Jo parasti, ja mēs nodarbojamies ar ķermeņa praksēm, tur maz ir iesaistīts sirds vai prāts. Ja? Vai ja ir kaut kādas sirds prakses, ja? Atkal, cik man ir daudz iesaistīts prāts un ķermenis. Un šeit ir tā atšķirība, ka tie ir visi 3 šie centri, ko mēs mācāmies balansēt. Un tas ir tas, ar ko mēs parasti sākam pilnīgi katru nodarbību. Un es dažreiz saku, ja jūs neko citu neatceraties, kā vienīgi šo praksi, tad tā var izmainīt jūsu dzīvi. Jā, vai ne? Es tagad runāju un es domāju par to, ka es saprotu par to ķermeni, būšanu ķermenī, par cik es strādāju ikdienā ar ķermeni, vingroju, dejoju, mācu citiem dejot un vingrot. Un tad man tas tā kā liekas, es esmu to novērojis, cik daudz cilvēkiem trūkst. Kaut vai tādā ļoti fiziskā, praktiskā pielietojumā sajust, ko tev tagad vajag sasprindzināt vai pacelt vai nolaist. Cilvēks paceļ roku, nemaz nesaprot, ka otru roku izrādās vispār stipri zemāk nekā tā. Vai kaut kādas tādas lietas. Tas tā kā man liekas skaidrs, kā tur būt. Un es tur varu diezgan ātri nonākt. Prāts, jā, es tagad praktizēju šos pēdējos gandrīz 10 gadus mazāk, es neskaitīs vienkārši. Kā dabūt to mieru un tas, ko tu sauc par pļāpām, to foniņu. Es parasti saku, tā kā planšetē tā aiztin prom, nevis spied prom, bet tā kā aiztin tā kā un attālinies tā kā no tā ekrāna tālāk. Tā kaut kā, bet par to sirds centru, tā kā tik ļoti dažādi skolotāji, praktiķi, tik ļoti dažādi par to sirdi runā, un es tā priekš sevis varu teikt, ka nezinu, vai līdz galam es saprotu to. Gribas jau teikt, ka taču es zinu, kas tas ir, man taču ir, es jūtu, bet kad tu tā stāsti, tad laikam tur būtu tur, kur es aizķertos. Jā, laikam. Un iespējams, ka tur dzīvo tavi lielākie izaicinājumi. Sirds centrā, ja, jo tas ir kaut kas, par ko tu sāk runāt. Mēs enegrammā runājam par 9 temperamentiem. 3 no tiem ir ķermeņa punkti, 3 no tiem ir sirds punkti, 3 no tiem ir prāta punkti. Un katram no mums tur, kur mēs atrodamies, ja, piemēram, ja mans punkts ir ķermeņa punkts, man tur ir vislielākie izaicinājumi. Man ir arī vislielākā piekļuve, bet vislielākie izaicinājumi. Un sirds punktā, piemēram, mēs varam atšķirt, tur, ja mēs varētu runāt, ka mūsu vēnās tek emociju upes, tad sirds punktā tādas vispazīstamākās emocijas ir skumjas. Ja sievietēm noteikti, vīriešiem arī? Protams, ja. Skumjas par to, ka es
es nezinu īsti, kas es esmu. Skumjas, ka es nejūtos mīlēta. Pat ja man ir ģimene, draugs apkārt, vienalga, kas man ir skumjas, es jūtu, ka kaut kas vēl pietrūkst. Skumjas, ka ir pazudusi jēga. Es kaut ko daru un nav jēga, jo tur ir daudz tādas skumjas. Un ļoti bieži tur ir kauns. Tur dzīvo kauns, jo tad, ja es nezinu, kas es esmu, un atkal tas nav tikai sirdspunktiem eneagramā, tas ir visiem no mums. Ja? Es sāku veidot kaut kādu tēlu, masku, kas atšķirās no tā, kas es patiesībā esmu. Un ļoti bieži es tik ļoti ieeju šai savā tēlā, paštēlā, ka es sāku ar to identificēties. Un es aizmirstu, ka tā nemaz neesmu es. Ja? Un man sāk tik ļoti rūpēt mans paštēls. Ja? Kā tas uz mani paskatījās, ko viņš par mani padomāja, ko viņš teica. Ja? Un šie ir tie sirds punktu izaicinājumi. Ja? Runājot par sirdi, tas ir kā eneagrāma to redz. Un atkal, ja mēs sākam atšķetināt ieiet šajā te pilī skaistajā, par ko mēs runājam, ja? Mēs varam atrast, ka tur dzīvo mīlestība, patiesas rūpes, patiesa saikne ar otru cilvēku. Tur dzīvo manis vērtība. Jo vai tā varētu būt, ka es jau esmu vērtīgs? Man nekas nav jāizdara, ka bērniņš piedzimst. Vai kāds domā viņam tur, tas jāizdara tas, lai es viņu tā kā mīlētu. Viņš vienkārši ir milzīga vērtība ar to, ka viņš ir ienācis pasaulē. Un mēs esam to kaut kur pazaudējuši. Mums šķiet, ja es pabeigšu labāko skolu, dabūšu labākās atzīmes, būšu visradošākā, izdarīšu kaut ko ļoti oriģinālu, tad es būšu vērtīgāka. Ja? Un tas ir tas, ko mēs varam atrast šai pilī, ieejot. Es jau esmu vērtīga. Es jau esmu mīlēta. Un es esmu īpaša. Par tām skolām, ko tu tikko minēji, es nesen noklausījos, tev ir YouTube tāda saruna vai drīzāk monologs, ko tu stāsti arī par eneagrammu, un tu tur ļoti skaisti, starp citu šorīt tieši klausies, ļoti skaisti salīdzināja tā kā to mazo cilvēku ar mazo varbūt kādu dzīvnieku, kurš piedzimst un kaķīt zina, ka viņš būs liels kaķis, vai suns zina, ka viņš būs liels suns, kad viņš izaugs. Vai arī, ja nezina, tad pēc būtības, tas ir vienīgais, kas viņš var būt, vai ne? Bet cilvēkam augot, es vienkārši domāju, bet tā arī ir. Tev prasa, kas tu būsi? Un tu jau nesaki, es būšu liela Sintija. Es saku, es būšu tur skolotāja, es būšu dakteris vai kaut kas tāds. Es nesaku, es būšu liels cilvēks vienkārši, vai ne? Jā. Es tā aizdomājos par šo. Mēs ļoti bieži esam aizmirsuši, nevis ļoti bieži, bet pārsvarā mēs esam aizmirsuši, kas mēs esam. Un mums ir, patiesībā, mums ir kaut kādas ilgas, kuras mūs nepārtraukti dzen. Ilgas ceļot. Varbūt es zinu, ka tu dosies ceļojumā. Ilgas ceļot, ja, vai ilgas pēc jauna darba, vai ilgas pēc jaunas mašīnas, varbūt pēc jauna dzīves biedra, varbūt pēc bērniem, varbūt pēc kādām pieredzēm. Un parasti tad, kad mēs tur nokļūstam, mēs to piedzīvojam, mums ir jauna mašīna, man ir jauns darbs, jauns dzīves biedrs, paiet kaut kādi mēneši, un es saprotu, nē. Tas nav tas, pēc kā es ilgojos. Man joprojām ir šīs te ilgas, kas mani dzen, ja? Un rada nemieru un liek man kustēties. Un tas vien parāda, ka mums ir kaut kāds dvēseles aicinājums,
kurš mums ir jāiemācās saklausīt, jāiemācās sadzirdēt. Un par to ir tas stāsts. Ja? Mums nepalīdzēs jauns darbs. Tad tu teiksi, ka tās ilgas ir, mēs tā kā viņas iekrāsojam tādās krāsās, ka mēs gribam tur to ģimeni, mašīnu vai vēl kaut ko, bet patiesībā tā ilga ir kaut kas cits. Jo tad, kad mums ir tā ģimene, mēs jau zinām, cik tas ir sarežģīti veidot attiecības, jo rozā brilles aiziet, pazūd un parādās kaut kas, ko eneagramma un arī Kārlis Gustavs Jungs sauc par ēnu, ko mēs parādās dažādi triggeri. Mēs varētu teikt, attiecības ir, lai ļaut mums augt, ļaut mums pamosties. Un eneagramma palīdz ieraudzīt savus triggerus, ieraudzīt savas ēnas, savas tās puses, ko kaut kādā dzīves brīdī es esmu nolēmusi, ka tā neesmu es. Piemēram, es varētu nolēmt, es nekad nedusmojos. Labas meitenes nedusmojas. Ja? Un pati nemaz nezinātu, ka es dusmojos, bet visi apkārtējie droši vien redz, ka es dusmojos, jo mans žoklis jau sen ir savilcies, un es jau arī mazās dūrītes turu tā savītas. Kaut gan bērnībā man visi stāstīja, dusmoties nav labi. Vai raudāt nav labi. Jā, es visu laiku smaidu. Vai ir vēl virkni cilvēki, kur saka, darbā emocijas es neienesu. Ja? Ir jānošķir darbs no mājām. Ja? Un būtu it kā tā, ka es aizēju puscilvēks uz darbu. Ja? Un man nav emocija, kas nav iespējams. Tas nav iespējams. Varbūt eneagramma ir par to, kā kļūt veselam. Kā būt veselumā, integrētai būtnei, kuras sāku visas savas pazaudētās daļas izstumtas, atvest atpakaļ mājās. Par to, par ko man bija kauns. Varbūt ar laiku es saprotu, ka tas ir mans dārgakmenis. Tad tas ir tāds ļoti terapeitisks process. Varbūt. Arī terapeitisks. Tas ir atkarīgs, cik dziļi mēs ar to ejam. Ja? Jo eneagrammu es jau diezgan daudzus gadus vadu arī uzņēmumos. Un tas, protams, nav terapeitisks process uzņēmumos. Un kā tas izpaužas uzņēmumos? Uzņēmumos, tātad tur ir komandas, tas ir kā komandas saliedēšanas rīks, kurā mēs uzzinām savu temperamentu. Ja? Es uzzinu vairāk par sevi un vairāk par kolēģiem. Un tas man noteikti palīdz saskarsmē, komunikācijā, konfliktos. Un ļoti bieži izbeidzas visi šie te konflikti, kas ir bijuši, ja? Vai kaut kādi strīdi. Man dažreiz šķiet, šis te kolēģis ir pret mani. Viņam noteikti ir kaut kas pret mani. Ja? Tas pazūd, jo es redzu, wow! Tad lūk ir kāda viņa patiesā motivācija. Lūk, kas ir tās lietas, kam šis cilvēks iet cauri. Ja? Bet ja tur ir situācija, ka tur tiešām ir tā, ka nepatīk, jo tā jau arī var būt, ka man vienkārši nepatīk, vai ne? Vai tur visur tu meklē apakšā? Tad, kad es tīri tādā darba vidē, kur tā varbūt arī kaut kāda konkurences sajūta starp kolēģiem, nevis tikai sajūta, bet reāla konkurence, konkurē, lai kaut ko sasniegt. Protams, tas viss var būt, ko es nepieminēju. Eneagramma runā arī par mūsu attīstības stadijām. Mēs varam teikt, ar ko viens eneagrammas punkts, piemēram, 8. atšķirās no otra. Tas, cik daudz mēs esam klātesoši savam musturam, tam, kas mūsos notiek, parāda, kādā attīstības stadijā es esmu. Ja man nav nekādas idejas, kā es ietekmēju citus cilvēkus, kā šobrīd viens no pasaules līderiem kādā kontinentā, ja, kas nav Eiropa, iespējams, es esmu ļoti neveselīgā līmenī. Un tad ir tādi veselīgie un neveselīgi, labāki un sliktāki? Ne labāki un sliktāki, bet neveselīgi. Tas nozīmē, ka man vispār nav klātesamības. Es esmu
savu ieradumu vergs. Ja? Es esmu kā mašīna, aizmidzis, automāts. Es rīkojos, es nezinu, kā es atnācu līdz šejienei, es nepamanu lietas, es neesmu klātesošs. Ja? Un jo es vairāk sāku praktizēt klātesamību, kā mēs runājam, ir vajadzīga klātesamība un zināšanas. Jo es vairāk sāku pamanīt, wow, ja? Lūk, man ir kauns šobrīd, kas notiek, ja? No kurienes tas nāk, vai tas man joprojām kalpo. Ja? Kādas man ir alternatīvas. Un es varu sākt sevi mainīt. Un jo mēs esam veselīgākos līmeņos, tas, kas runā, mainās. Jo var runāt mans personības musturs, mans ego, ja? Vai es varbūt varu tikt pāri šīm te struktūrām un sākt izšķirt graudus no palavām, sākt pamanīt, tas ir mazais bērns manī, kas runā, tas ir mans iekšējais kritiķis, kas šobrīd runā. Mēs nedaudz aizrunājamies prom no organizācijām, tas, protams, tas ir interesanti, jā. Jā, jo ir šīs te attīstības stadijas, un atbildot uz tavu jautājumu, ka tā taču var būt, ka kādam kaut kas nepatīk, protams, jo neveselīgākā stadijā mēs esam, jo vairāk man nepatīk. Juris Rubens kādreiz teica, mūsu ego vienmēr ir aizvainots, vienmēr par kaut ko ir apvainojies, un kaut kas mūsu ego nepatīk. Jautājums, vai es varu pārspēt ego? Kā var pārspēt? Praktizējot. Tieši to klātesamību? Vai vēl kaut kas? Klātesamību, un prakses tieši tā. Ja? Un eneagramma, ja jums priekšā, piemēram, ir eneagrammas grāmata, tur ir eneagrammas simbols. Tur ir aplis, tur ir trīsstūris un vēl tur ir tāda heksāde. Un tur ir tādas iekšējās līnijas. Ja? Tas ir tā kā karte, kura parāda virzienu, kurā man būtu vērts iet, ja es gribētu kaut ko mainīt. Ja? Un tur ir apslēpta ļoti daudz informācija. Un tā karte katram ir citādāka, pareizi? Tas mans eneagrammas punkts katram ir citādāks. Piemēram, ja es esmu 4. punkts, ja, mana līnija ved uz 2. punktu, un tas parāda, kur es nokļūstu stresā. Mēs katrs, tikko mēs nokļūstam stresā, sākam uzvesties citādi. Tā kā mēs nokrītam zemākā līmenī vai kaut kā? Nē, mēs vienkārši esam stresā. Ja, un 4. punkts ir cilvēki ar ļoti lielu individualitāti, radošumu. Es gribu atšķirties no citiem, ja, un dažreiz arī operas dīvas. Ja, un ja es pārāk ilgi esmu operas dīva, tad vienā brīdī visi mani draugi un tuvākie, sāk domāt, kas te notiek, un man šķiet, es aizēju uz otro enerģiju, kas ir, es sāku palīdzēt visiem, izpatikt, un to es tev palīdzēšu, un to es tev palīdzēšu, ja? Un tas ir, es stresa punktā, es pazaudēju sevi. Tas ir tas, ko eneagramma parāda, un vēl eneagramma parāda, kas ir mans integrācijas punkts, uz kurieni man vajadzētu tiekties. Piemēram, 4. punktam brīnišķīgi ir disciplīna, mīloša disciplīna, jo viņam ir būta uz 1. punktu, ja, kas ir perfekcionists, kur dzīvo disciplīna. Ja. Un tā katram no temperamentiem ir šī te karte, ja, kur es nokļūstu stresā, uz kurien man vajadzētu tiekties. Mēs varētu teikt, ka tā karte nav plakana, bet viņa ir daudzdimensionāla. Tas ir tā kā spirāli. Mēs ejam un ejam uz augšu, mēs atklājam jaunus līmeņus. Okay, šis jau bija praktiskāk, jau varēja kaut ko saprast tā vairāk. Kā tas tā kā notiek. Šis bija interesanti par tiem punktiem. Jā. Labi. Un es esmu
Es jau tev stāstīju pirms sarunas, es esmu nopirkusi grāmatu, gribēju izpētīt, kas tas ir, lai es te varu visādi ar tevi runāt. Protams, es grāmatu atstāju citur, un tā es arī to neizdarīju. Bet, piemēram, ja es tagad aizbraukšu mājās, atvēršu to grāmatu, un es pēc tās grāmatas varēšu kaut ko tur saprast par sevi, vai tur tas tā nestrādā. Kuru grāmatu tu nopirki? Tāda zaļa grāmata. Jā, tā ir Rasa Hudsona grāmata Enegrams gudrība. Viņš ir arī mans skolotājs. Tur grāmatas sākumā ir pavisam vienkāršs tests. Jā, es redzēju, tur testu. Es tev ieteiktu sākt ar pavisam šo te vienkāršo testu un tad izlasīt par 3 pirmajiem punktiem, kas tev būs, ko tas tests tev atklās. Un iespējams, ka tu jau varēsi sākt atpazīt, kurš ir tavs vadošais temperaments. Un tu varēsi sākt ar to iepazīties, to lasīt. Un kas ir ļoti vērtīgi šai grāmatā, tur ir arī katram no šiem te enegrams punktiem savas prakses. Jo visiem viss nedara. Ja mums ir atšķirīgi temperamenti, mums ir atšķirīgi izaicinājumi. Un nav tā, ka visiem dara viena prakse. Ir dažādas prakses. Un tas ir tas, ko var sākt darīt. Ja sākt papētīt šīs prakses, izlasīt par sevi un sākt šīs te prakses ieviest dzīvē. Ok, super. Tad jau kaut ko es tur varu paņemt. Kaut ko tu vari paņemt, jā. Super. Bet, labi, mēs par to eneagrammu runājam, bet no kurienes viņa ir atnākusi? Ne jau, Hudsona kungs viens pats apsēdās un viņu izdomāja. Jā. Neviens pilnīgi precīzi nevar pateikt, kad viņa ir sākusies. Saknes ir meklējamas jau Ēģiptē. Viņa var teikt, ir tā kā rietumu mistiskā tradīcija. No Ēģiptes viņa ir nokļuvusi Grieķijā, pēc tam caur tūkstnešu tēviem. Ja tu esi dzirdējis par tūkstnešu tēviem, tūkstnešu tēvi ir tad, kad Jēzus gāja tūkstnesī. Jā. Viņam parādījās sekotāji, kuri gāja tūkstnesī, lai dzīvot vientulībā, lai būtu šeit un tagad. Un viņi, esot tūkstnesī, atklāja, ka joprojām viņus turpina triggerēt lietas, pat, ka viņi ir izgājuši ārpus pilsētas. Ja? Un tā radās, var teikt, no turienes ir cēlušies katoļu ticībā ir 7 nāves grēki. Tur ir lepnība, tur ir dusmas, tur ir, kas vēl tur ir alkatība, tur ir meli, tur ir tas, kas ir katoļu ticībā. Ja? Un tas ir viens atzars enegramā. Katrā no šiem temperamentiem ir kāds no šiem te, mēs viņus saucam enegramā par, angliski ir passion, latviski kaislība. Passion patiesībā nozīmē ciešanas, passion. Ja? Un tās ir tas, kas mums katram sagādā ciešanu. Ja? Šis te netrāpīšana mērķī, zini, ko nozīmē vārds grēks? Grieķu valodā. Nē, grieķu valodā nezinu. Netrāpīt mērķī. Jā? Jā. Wow. Un mēs netrāpam mērķī un rodas ciešanas. Ja? Piemēram, ja man ir viena no ciešanām ir lepnums. Ja? Un lepnums var būt ļoti dažāds. Es varu sevi paaugstināt, bet es varu sevi pazemināt. Es, piemēram, tev palīdzu, ko es jau nē, to jau visi citi, ja es sevi pazeminu, bet patiesībā es gribu, lai tu mani redzi, un patiesībā, lai tu man pasaki paldies, un iespējams es tev palīdzu tikai tādēļ, lai tu man pēc tam palīdzētu, ja. Bet kur tas nē, es vienkārši domāju, ja es pazeminu sevi, es saprotu, ko tu saki, ja es pazeminu sevi, kur tas lepnums, jo tam lepnumam gribas būt redzamam? Nevienmēr. Ne? Ja? Padomā, tas ir tieši tāds pats lepnums, tikai uz otru pusi. Ja? Kā es varu pazemināt kaut ko, kas ir Dieva radīts? Kā es varu teikt, ka
šis ir nevērtīgs. Es neesmu tik vērta kā tu. No tādas puses, jā. Tā ir lepnība. Kur mēs palikām. Tātad šī ir tā līnija, ja, kas līdz mūsdienām caur senajiem tūkstnešu tēviem, pēc tam caur Sūfijas skolas. Pastāst par Sūfijas skolu. Es te visu laiku, bet šis ir interesanti. Jo man, piemēram, neviens nav runājis par Sūfijiem, bet es ļoti gribētu kādu par to parunāt. Cauri Sūfijas skolai nokļūst līdz mūsdienām un tas ir viens atzars, ja, kur mēs runājam par šo te netrāpīšanu mērķī, par dažādiem, ko katoļu ticībā sauc par grēkiem. Un otrs atzars ir šīs te ģeometriskās figūras, kas nāk arī pie mums no Pitagora. Ja. Sākumā tur tātad ir šis te aplis, ir trīsstūris, katram tas ir savs likums un sava jēga tam ir. Un tad pagājušā gadsimta sākumā bija grieķu, armēņu izcelsmes cilvēks, Gurdjijevs, kurš šo no Sūfijas skolām ienesa mūsdienās, var teikt, ienest modernajā pasaulē šo te eneagrammu. Un sākumā eneagramma bija tikai kā simbols. Tur vēl nebija pielikt klāt visi šie temperamenti, ja, un šīs te zināšanas. Un Gurdjijevs teica, ka eneagramma parādās redzama pasaulē, ārpus šīm te mistiskajām skolām, tikai ļoti īpašos brīžos. Tos dažreiz sauc arī par shock points pasaulē. Tas ir tā kā punkti, kurā mēs nokļūstam, kad kaut kas mainās. Ja? Un šobrīd ir tāds laiks, kad kaut kas mainās, un šīs zināšanas mums ir vajadzīgas. Un kas ir ļoti interesanti. Ja? Jo pasauli mēs tagad šogad laikam labāk kā jebkad mēs redzam, kā viss mainās. Pat dienām mainās. Un tad izveidojās šī te karte, šī te eneagramma kā karte, un tad tai klāt tika pievienot modernā psiholoģija, ja? Tātad zināšanas par temperamentiem, senās zināšanas par šiem te nāves grēkiem, par šiem te dažādajiem personības tipiem, un kopā ar moderno psiholoģiju izveidojās ārkārtīgi jaudīgs tāds rīks, ar ko mēs varam sevi labāk saprast, sevi mainīt un lēnām ejot šo ceļu, iespējams pat atklāt, kas es patiesībā esmu. Kas slēpjas aiz manas personības? Kas slēpjas aiz manām vēlmēm? Kas slēpjas aiz manām bailēm? Aiz man ego. Jā, un bet tad mēs nezinām, kurš tad bija tas, kurš to apkopoja. Bet ja tā ir modernā psiholoģija. Sičāzo. Jā. Viņš tā kā paņēma to psiholoģiju, pielika klāt jau šai tā kartei. Kartei jau bija, pielikām klāt. Karte atnesa Gurdjijevs no Sūfiju mistiskajās skolas, un pēc tam Oskars Sičāzo to apvienoja. Okay, tātad, principā, šobrīd tas, kas tiek izmantots, jau ir mūsdienu psihologu, psihoterapeitu jau gala produkts. Jā, viņš tur daudz ir no gestalt terapijas, jā, un tur ir tieši tā mūsdienu šīs psihoterapijas zināšanas, jā, kopā ar šo te seno mācību. Tad, ja mēs beigās nonākam, ka tas ir tā terapija. Tas patiesībā Latvijā eneagramma ir ļoti maz zinām. Visvairāk eneagramma ir zinām Amerikā, un Amerikā viņu izmanto psihoterapeiti, izmanto psihologi, izmanto to garīgās tradīcijās, katoļu baznīcā, citās kristīgās tradīcijās, to izmanto plaši uzņēmumos. Tas ir plaši zināms. Jo nav piesiets arī nevienai reliģijai droši. Tieši tā, ja, jo, piemēram, mans skolotājs eneagrammu māca gan Japānā, gan Amerikā, gan Krievijā viņš ir bijis jau, pirms kaut kādu laiku atpakaļ, citur Eiropā, Dienvidāfrikā. Tas nav piesaistīts konkrētai bet tur ir kaut kādas dvesmas no citām reliģijām, ja tu saki šie tā tūkstneša tēvi,
kas tā kā saistīti ar to katoļu pusi? Vai Tur ne? ir dvēsmas, bet, piemēram... Vai tur ir tāds samistrojums no daudzām? Ja jau mēs ļautu visām šīm garīgām tradīcijām satikties, droši vien tas avots būtu viens. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. es tā vairāk no tāda mēģinu uztaisīt tādu skeptisku tēlu. Es tev pilnībā piekrītu. Jo durvis ir dažādas, un mēs katrs varam ieiet pa citām durvīm, bet mēs varam nokļūt pie viena avota. Un daži to sauc par Dievu, ja, daži to sauc citos vārdos, daži to sauc par visumu, daži to sauc par avotu. To mēs varam saukt visdažādākajos vārdos, bet tas avots ir viens. Bet ir cilvēks to noliedz. Protams. Vispār. Jā. Labi. Tādas ir viņa tiesības. Bet, jā, eneagramma. Un kad pie tevis var tikt mācīties? Tev ir kaut kāda lapa, kuras es gribu, un tad es tāda klik, Raina Loka. Jā, ar eneagrammu ir tā, ka kaut kā ir sanācis, ka es esmu nokļuvusi arī Rasa Hudsona tāda mentoru grupā. Un patiesībā tur ir ļoti maz cilvēku. Es noteikti esmu vienīgā no Austrumeiropas. Un tur ir daži vēl cilvēki no Eiropas un Amerikas, tur ir maz, jo viņš grib savas zināšanas nodot tālāk. Nav tā, ka Rasa Hudsons ir vienīgais skolotājs, es tikai gribētu piebilst. Ja? Ir arī citi, ir Helēna Palmere un ir citi skolotāji, bet viņam ļoti svarīgi, viņš gandrīz nomira pagājušajā vasarā, un viņam jau ir diezgan daudz gadu, un viņš ir sapratis, ka viņam šīs zināšanas ir jānodot tālāk. Un kaut kā pavisam nejauši es esmu iekļuvusi šajā te plūsmā, arī šajā te grupā, kurai viņš ir kā mentors, kuri var būt skolotāji tālāk un nest šo te mācību, šīs te zināšanas tālāk, ja, šajā laikā pasaulē, kad mums tas ir vairāk vajadzīgs. Un tā es to sāku sajust, ka man tur ir kaut kāda misija vai kaut kāda sūtība, ka man tas ir jādara Latvijā, jo patiesībā es nepateicu. Tā varbūt ir atsevišķa saruna, bet es esmu uzņēmuma vadītāja un es vadu biznesu Latvijā. Un ir šī eneagramma, kura mani ļoti ved un sauc, un es arī pati esmu tik daudz ko atklājusi. Un tā es vadu gan internetu, tā kā tieši saistē, gan arī klātienē eneagrammas ievad kursus, vai mēs varam teikt bāzes kursus. Ja pat tiem grib uzzināt, tad droši var sekot manam kontam Facebook Raina Loka līdzgaitniecība, vai arī Instagramā Raina Loka, kur ir zināms par šiem te kursiem. Un tas pirmais ievad kurs, kas notiks 24. aprīlī. Tam ir iespēja pieteikties, un tad būs 2 dienu bāzes kurs eneagrammā 17. maijā un 18. maijā. Tas būs Rīgas centrā, un tas ievad nodarbība tā būs tiešsaistē, kur ik viens no jebkuras Latvijas vietas var pieteikties. Tā kā saicinu. Super. Labi, tā ir tāda viena milzīga tavas dzīves daļa, cik es noprotu, vai ne? Eneagramma. Arī, jā, liela daļa. Jā, patiesībā jau mani aizrauja viss, kas mums ļauj atvērties pašiem sev. Atvēršanās, ceļš pie sevis. Un eneagramma ir milzīga tā daļa. Bet, zini, es vēl gribēju tev paprasīt, tu teici, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, dažiem, ko izvēlēja kā būt par skolotāju šai mācībai, pareizi? Par skolotāju var kļūt jebkurš, kurš, es nezinu, vai jebkurš, bet ir tā kā teacher certification programs, kura ir jāpiesakās, tātad skolotāja certifikācijas programmas, kuras nepārāk bieži notiek, bet notiek. Bet es esmu to dažu cilvēku skaitā,
kurus Hudsons, viņš strādā kā mentors viņiem. Mēs jau esam skolotāji. Es jau esmu kādu laiku skolotāji, bet viņš strādā kā mentors, lai šīs zināšanas nodotu padziļināti, lai parādītu, kā strādāt ar cilvēkiem, ar dažādiem... Skolotājs, brīnišķīgi. Tu pateici, jā, skolotājs. Jā. Un kā tev izvēlēja? Tas ir, tev tā kā teica, tu, Raina, celies. Un patiesībā atnāca e-pasts, un teica, ka tas ir, ka tā programma ir slēgta, un ka tur ir tikai daži dalībnieki uzaicināti. Patiesībā aicina, par to pārāk daudz nerunāt un saglabāt konfidencialitāti. Un, jā. Labi. Tad saglabāsim. Jā, labi. Labi, tad tā ir enneagramma. Un tu minēji pašā sākumā, es vēlreiz negribu pateikt nepareiz to vārdu, tās bija meditācijas, kontemplācijas meditācija. Pasaki, vai es pareizi pateicu? Nepareizi. Pasaki tu. Kā to sauc? Jo es zinu, meditācija ir tur tāda meditācija, šitāda ošo meditācijas ir visādas. Vienkārši es neizprotu to vārdu, tāpēc es nesaprotu, ar ko tas atšķirs vai ar ko ir īpašāks. Jā, vārds kontemplācija latviski nozīmē apcere. Apcere. Bet kāpēc neteikt latviski? Kāpēc tik sarežģīti? Labs jautājums. Tas ir vārds, ko lieto latviski. Latviski lieto vārdu ekonomika. Jā. Tas arī īsti nav, lai internets. Ir vārdi, ko lieto latviski, bet vārds kontemplācija, tātad es esmu Jūra Rubeņa izveidotās skolas Lūžņā kontemplācijas skolotāja, kas ir sadarbībā ar Via Integrālis Šveicē, kurā tie cilvēki, kas vēlas, izejot 4 gadu tādu diezgan dziļu apmācības kursu, var kļūt par kontemplācijas skolotājiem. Ja? Un tā ir kristīgā meditācija, kura ir ļoti daudz balstīta arī uz zen tradīciju. Tur ir liela saikne ar zen skolu. Un patiesībā mēs praktizējām arī zen meditāciju. Tad tā ir klusā meditācija, kuras atlaižu domas. Ja? Un es varu apcerēt par kaut kādu man sāpīgu jautājumu vai nezinām jautājumu vai problēmu. Bet vari vēl bišķiņ par zen meditāciju, jo par to mēs arī neesam šeit runājuši. Jo vienkārši, ja mēs runājam, kas ir šī te meditācija, mēs salīdzinām ar citu meditāciju, ko mēs varbūt arī nezinām, tad mēs neizprotam līdz galam. Jā, zen meditācija ir klusuma meditācija. Tas nozīmē, mēs sēžam pilnīgā klusumā Pilnīgā klusumā mēs fokusējamies uz elpu. Ja, un tur ir arī rituāli dažādi, tieši zen meditācijai. Es neesmu zen skolotāja, pavisam ne. Ja, bet tur ir kaut kādas līdzības ar šo te zen skolu. Tur ir dažādi rituāli, tur ļoti daudz meditācija klusumā. Latvijā notiek zen session retrīti Lūžņā. Manuprāt, katru novembri. Tie, manuprāt, ir 7 dienu retrīti, kad brauc zen skolotājs no Šveices, un viņš viņus vada. Man liekas, novembra 1. nedēļā, ja kāds vēlas tur pabūt, tad droši. Man ļoti patīk šie te zen session. Un kāda viņiem būtu atšķirība starp vipassanu, jo par to mēs vienreiz runājām vienā no iepriekšējām epizodēm? Tas man būtu jājautā tev, jo es savukārt nekad neesmu bijusi vipassanā. Es arī ne. Tāpēc jā, jo tur vienkārši arī tur stāstīja, kā cilvēks savu pieredzi par to, kā viņš tur sēž pilnīgā klusumā, koncentrējas uz elpu, un es domāju, tā kā izklausās kaut kas tur. Ļoti tuvu, jā.
Jā, mēs arī sēžam pilnīgā klusumā, uz meditācijas spilvena vai uz soliņa, un pilnībā fokusējamies uz savu elpu. Un man ir pieredze, vēlāk gan tā nebija, bet kādā no sākuma retrītiem, kas ir vairāk dienu garumā, es vēroju savu prātu. Ja, kā tur mēs nelasām grāmatas, ir ieteicams nelasīt neko, protams, nesarunāties. Un tas nozīmē, ka mūsu prātam nav nekādi ārējie impulsi. Un kas notiek, ja es sēžu un vēroju šo te prātu, viņam nav impulsu, un viņš nabadziņš mocās, un viņš man atkārto vienu un to pašu domu vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz, un aptuveni 3. dienā viņš sāk nosēsties, tā kā nomierināties, ārēju impulsu nav, kā es teicu, kā duļķes, viņas nosēžās, ja, un tad mēs varam sākt piekļūt kaut kam, ko mēs varam saukt par mūsu kluso prātu vai patieso prātu. Ja, un, piemēram, eneagrammā šo kluso prātu vai patieso prātu saka, tas ir tas, kur mēs varam atrisināt problēmas. Tas ir tas, kur mēs atrodam risinājumus, ko mēs nekur neesam izlasījuši. Mums neviens nav teicis. Ja. Bez mazliet, kā mēs varam pieslēgties visumā serverim. Wow, tas jau tā nopietni izklausās. Tas ir tas, kā mēs to varam praktizēt. Jā. Bet par to būšanu klusumā vienkārši es zinu, ka citiem cilvēkiem ir bail būt klusumā ar sevi. Esmu dzirdējusi. Man nav, man patīk patiesībā, man bišķiņ citreiz gribas vairāk, bet esmu dzirdējusi. Es to neizprotu, tāpēc es tā par to runāju. Būt klusumā ar sevi, tas var būt biedējoši, jā, cik es esmu dzirdējusi. Jā, un ir vērts noteikti ar to strādāt, saprast, kāpēc, bet ir tādi 2 vārdi. Viens ir vientulība, varbūt, ka es sajūtos ļoti vientuļš, vai varbūt es sajūtos nedroši, ja, kā kurš, bet otrs ir vienatne. Un katram no mums ir vajadzīga šī te vienatne. Un ja šī te vienatne var būt arī klusumā, tas ir ļoti bagātinoši. Ja? Tas palīdz piekļūt manam patiesajam prātam. Ja es nepalieku klusumā, es patiesībā nevaru piekļūt savam patiesajam prātam. Es pavadu visu laiku šajās te prāta pļāpās. Ja? Un es nevaru piekļūt šim te klusumam, iekšējam klusumam. Ja? Un tā var būt problēma. Jā, es visu laiku paralēli domāju, protams, par sevi, cik egoistiski. Bet, un kā tu palīdzētu, labi, viens ir variants iet uz retrītiem, kā tu minēji Lūžņu, vai droši vien ir vēl kaut kur, bet tu arī kaut kā palīdzi vai piedāvā apgūt meditācijas vai būšanu klusumā vai būšanu tagad vai present? Vēl ir brīnišķīgi iespēja, manuprāt, otrdienu vakaros Georgs Rubenis vada kluso meditāciju tieši saistē. Man šobrīd nav nekādi tādi atsevišķi klusās meditācijas vai citi pasākumi. Ja neklusās. Es lasīju par gaismas meditāciju. Jā, es aicinu cilvēkus šad tad vienoties kopējā laukā, jo ir kaut kas, ja mēs vienā laikā, pat ja mēs atrodamies dažādās telpās, valstīs, kontinentos, esam ar vienotu nodomu, kaut kas var sākt mainīties. Ja? Un ja jūs sakojat manai Instagram lapai, ja, vai Facebook, piemēram, šo svētdienu būs gaismas meditācija, kur mēs kopīgi vienojamies kopējā laukā, jā, lai ienestu mieru sevī, pasaulē, sev apkārt. Tas ir ļoti, ļoti būtiski šobrīd.
Tu esi tāda riktīga meditācijas skolotāja, es tā saprotu. Pareizi? Es nezinu, vai riktīgi. Riktīgi, nu, ar to domājot, ka tur papīrs vai... Man ir tas papīrs, tas certifikāts. Es vienkārši citus nepazīstu, kam ir tas papīrs, tāpēc tas tā riktīgi. Jā, man ir, es esmu certificēta kontemplācijas skolotāja. Un tad es tev varu vairāk varbūt izprašņāt par to, jo ļoti daudz cilvēki mūsdienās jau zina, ka tas ir labi. Tas ir arī pierādīts medicīniski, ka meditācija ir vērtīga. Kad es studēju Stradiņos, mums psiholoģijas kursā arī teica, mums kā fizioterapeitiem topošiem arī stāstīja, un mēs praktizējām arī, pamēģinājām to meditāciju tad, un tā kā tas ir medicīniskā līmenī šobrīd tiek rekomendēts patiesībā. Tātad tas nav tā kā tikai ezotērisks kaut kas. Un tas, ko es tev gribēju prasīt, kā tu aprakstītu cilvēkam, kurš nekad varbūt tā apzināti nav meditējis, kaut gan es uzskatu, ka mēs jebkurš esam meditējis, varbūt mēs vienkārši nezinām, ka tas tagad tā saucas. Kā tu aprakstītu, kas tas ir? Jā, tas ir pavisam kaut kas ļoti vienkāršs. Tas ir, ka es apstājos, iepauzēju. Es varu apsēsties uz krēsla vienkārši, sajust, ka man pēdas ir sazemētas, paskatīties, lai man mugura ir taisna, ja? Un sākt vērot savu elpu. Pamanīt ieelpu un izelpu. Un pavērot kādu laiku šo te savu elpu. Un tad es pamanīšu, ka man sāk nākt domas, un es šīs te domas atlaižu. Tātad tas, ko es trenējos, atlaist domas. Es mācos atlaist. Ja, tas ir tā kā mākoņi. Viņi vienkārši ir, bet viņi plūst. Ja, vai, piemēram, putni lido, bet es varu parūpēties, lai viņi nenosēžas man matos un nesāk vīt ligzdas. Un es atlaižu. Un tas ir viss. Tur nekam nav jāsanāk. Tur kāds domā, tur varbūt jānokļūst kaut kādos stāvokļos. Nē. Katra meditācija ir perfekta, ja es apsēžos. Tas jau vien ir fantastiski. Un kā ar tām gulošajām? Iespējams, ka var arī gulēt, bet šeit tas, par ko es gribētu runāt, ir pamodinātība, fokus. Ja? Es tā kā ļoti fokusēti vēroju savu elpu. Ja? Tas nav tā kā es gribētu aizmigt. Mm-hmm. Tad, kad mēs atlaižam, patiesībā mēs mācāmies arī, tas mums palīdz arī dzīvē atlaist lietas. Atlaist kaut kādus aizvainojumus, atlaist emocijas. Tā ir vienkārši prakse. Mēs trenējam arī savu prātu. Ja? Viņam palikt fokusētam. Tas noteikti man palīdz darba situācijās. Fokusēties uz kaut kādu uzdevumu vienu. Ja? Iegūt daudz skaidrāku prātu. Atrast risinājums. Tam ir ļoti, ļoti daudz pozitīvu ietekmi. Kādreiz mans skolotājs Juris Rubens teica, manuprāt, viņš gan atsaucās uz kādu, ka ja mēs katrs dienas laikā atrastu 30 minūtes, lai vienkārši apsēstos uz krēsla un paklusētu, pasaulē nebūtu karu. Tas ir tik vienkārši un tik nenormāli sarežģīti. Jā. Es to pašu gribēju teikt. Jā. Tad, kad es strādāju arī kā coach, kā līdzgatnieks, un kad mēs runājam, kā uzsākt meditāciju, mēs cīnamies par 1 minūti. Jā. Cilvēkiem nav laika pat 1 minūti. Un tad mēs nonākam līdz 7 minūtēm, nonākam līdz 10, bet mans aicinājums vienmēr ir apsēdies kaut vai uz 1 minūti, jo ķermenis atcerēsies, un mēs sākam veidot jaunas neironu ceļus, jaunus ieradumus, un kaut vai tas ir pavisam nedaudz, un varbūt man liekas, tā ir vissliktākā meditācija, kāda man ir bijusi, tā noteikti ir ļoti vērtīga, jo es veidoju kaut kādu jaunu ieradumu, kas man noderēs visai dzīvei.
Zinu, ko es atceros, man savukārt cits skolotājs teica, tad, kad tu esi noķēris to sajūtu, vairākas reizes atkārtojis, jo pirmā reizē tu tikai wow bija. Pēc tam vienkārši pamēģini atcerēties viņu, un caur to tu vien jau tur vari būt. Jā, un tas, ko saka enegramma un meditācija, ir tikai šis mirklis, kurš nekad neatkārtojas. Atcerēšanās jau bija fantāzija. Jā, bet atcerēšanās, tā kā atcerēties to sajūtu, lai tā kā nokļūtu šobrīd, tā kā tai stāvoklī vai tajā sajūtā, tādā veidā. Mums vienmēr visur līdzi ir kāds brīnišķīgs instruments, ar ko nokļūt šobrīd. Tā ir elpa. Lai kur es būtu, man vienmēr ir elpa. Un elpa, ja es sāku pievērst uzmanību elpai, ir tas, kas mani atvedīs šai brīdī. Ja? Atcerēšanās ir, tas nav patiess šai mirklī. Un elpa, es pamanu, gaiss vēsāks, man ieplūst caur nāsīm, viņš iziet siltāks, man krūškurus cilājās, starp ieelpu un izelpu ir kāds punkts, kur nekas nenotiek. Tas ir ārkārtīgi interesanti to vērot. Interesantāk kā Netflix. Jā, un tad, kad tu teici, ka trūkst laika, bet kā pierunāt vai kaut kā atrast to laiku, 30 minūtes ir šausmīgi sarežģīti, tad es to pašu domāju, mēs ikdienā, es iedomājos tādu cilvēku, kurš ikdienā no rīta iet uz darbu, biroju darbu vai kaut ko tam līdzīgu. Viņš var atrast vakarā stundu, pusotru skatīties Netflixu, bet meditācijai nesnāk 15 minūtes. Tieši tā. Tā jau mums droši vien katram viss kaut kādas lietas. Ļoti, ļoti grūti. Ja? Tad, kad es strādāju ar saviem klientiem, dažreiz tas ir pat gads, ja, kamēr es ieeju šajās te sliedēs, ja tā var teikt, un tas jau kļūst normāli. Jauns paradums, jo es strādāju ar cilvēkiem, kas vingro, un viņiem tieši tas pats. Es gribēju teikt, tas ir tāpat kā vingrot, vai ne? Sākumā ļoti grūti regulāri vingrot. Ļoti grūti, un vēlāk man tas sāk trūkst, pietrūkst. Ja? Bet ārkārtīgi būtiski ir neieturēt pauzes meditācijās, jo ja mēs meditējam, ja mēs ejam, tā kā mēs virzamies stikla kalnā augšup. Ja mēs apstājamies, mēs nepaliekam uz vietas. Mēs sākam slīdēt atpakaļ. Ja? Mēs klausamies tur saldajās balstiņās, man tur nedaudz ilgāk jāpaguļ ir, un dažādi ļoti argumentēti iemesli, kāpēc es nevaru meditēt. Ja? Bet es atslīdēšu atpakaļ, un man būs atkal jāsāk no sākuma tas laika brīža atrašana, ja? Iekārtošana savā ikdienas dzīvē. Tāpat kā ar jebko citu, laikam. Jā. Labi. Tas tur mums tā par meditāciju. Paldies. Jā. Un tad es redzēju tādu afišiņu, ka jūnijā būs tāds pasākums sievietēm. Tu rīko? Vai jūs tur esat kāda apvienība? Es esmu apvienība, es rīkoju kopā ar brīnišķīgo lauku sātas lūķi saimnieci Elīnu. Bet es vadu šo te, sieviešu programmu dabā. Un tā ir vēl viena no manām ļoti lielām aizraušanām. Es esmu kļuvusi par mācekli Bila Plotkina dvēseles māksļu programmai. Ja, viņš ir Bila Plotkina Andimas Ielejas institūts Amerikā, un viņš ir izveidojis speciālu programmu dabā, un viņš apmāca gidus vai pavadoņus. Un jau vairāk kā, man liekas, 6 gadus, Covids jau ir 20 gadus, ja? Tātad no 18. gada es nemāku saskaidīt 7, kaut kādu tādu 18, 7. Gadu skaitu es mācos būt par pavadonu dvēseles mākslu programmām un īpaši mežonīgais prāts programmai. Un arī jūnijā būs, balstoties uz Bila Plotkina šīm te mācībām, būs retrītes sievietēm, ja, kur mēs
iesim dabā un piedzīvosim savas dvēseles valodu dabā, jo daba ir kaut kas, kas mūs ļoti spoguļo, un mēs varam saklausīt savu dvēseli runājam, esot dabā. Ļoti intriģējoši. Iesaku. Bet, nu labi, mēs iesim dabā un tādas lietas, jo es pati nekad neesmu bijusi uz tādu sieviešu retrītu. Es esmu bijusi vai nu uz pāru, vai nu uz tādu, kur ir gan sievietes, gan vīrieši, bet nav tā kā stingrs nodalījums, un es zinu, ka ir tik daudz tie sieviešu apļi, un tā, man liekas, ka tikai vienu reizi es esmu bijusi tādām mazākām, īsākām nodarbībām, kur ir tikai sievietes, jā, uz kodām dažām. Kur bija šamaniskā prakse, tad ir bijusi tāda kā sieviešu meditācija, kur mēs tā kā kaut kā arī iedarbojamies viena ar otru, jo tiešām neskatāmies katrs tā kā ar sevi. Un tad, kad mēs iedarbojāmies, tad man likās, wow, cik interesanti, visam savādāk nekā ar vīrieti strādāt. Man tā bija ļoti jauna pasaule. Es neesmu gan tur gājusi dziļāk. Tu varbūt vari pastāstīt vairāk? Jā, runājot par sieviešu kopā būšanu. Manuprāt, ka tas ir tas, kas tik ļoti mūsdienu pasaulē pietrūkst. Sievietei un galvenais dažādu vecumu sievietes. Ir tik daudz vieduma, ko mēs viena otrai varam nodot, tikai sieviete. Ja? Ir kaut kas, ne jau velti kādreiz bija tā saucamie vecajie vai dzimtas vecākās sievietes, ja? Pirtīs gāja kopā sievietes, satikās, ir tik daudz tēmas, par ko sievietes var runāt. Tas ir par attiecībām, ja, par kā sagatavoties dzemdībām, kā pēc dzemdībām, menopauze un tā tālāk. Tas gan nav tas, par ko mēs runājam šeit retrītā, bet tas ir kaut kas tāds, ko tikai sievietei var nodot. Un mums ir pilnīgi cita enerģija sievietēm, sievišķā enerģija. Ja? Un tas var būt ļoti atbalstoši, ja es varu pilnībā uzticēties un atklāties citām sievietēm un saņemt atbalstu. Tas ir kā māsas, kā patiesas draudzenes. Jā, tas ir skaisti, jo iespējams, ka man bija tik ļoti spilgta tā atklāsme, jo man nav māsas, man ir 4 brāļi. Un tāpēc man nekad nav bijusi, varbūt arī ar draudzenēm, man kaut kā nav bijusi tāda māsu sajūta. Un tas bija varbūt, ja tu saki māsas, tad varbūt tur bija kaut kas tuvu tam uz to mirklīti. Jā. Ļoti interesants. Jā. Jo sievietēm ļoti bieži savstarpēji valda konkurence. Ja, to es esmu jutusi. Sāncensība. Ja, un jautājums ir, vai mēs varam aiziet aiz tā un nokļūt pie patiesas mīlestības. Tu būtu gatava padalīties ar kādu to savu pieredzi vai atklāsmi caur šādām sieviešu praksēm kā dalībniecei? Kad tu droši vien arī esi bijusi kā dalībniece. Jā, es esmu bijusi tikai retrītā sievietēm gan dvēseles mākslu ietvarā, kas notiek Lūžņā, kur brauc gidi no Amerikas, gan arī Latvijā pie Nirupas, kur notiek sieviešu apļi un mēs to saucam nometnes sievietēm, bet pirmo reizi man tāds saskarsme bija Balī. Es pirmo reizi satiku Nirupu Balī sieviešu programmā, un tas man bija kā vesels tāds sprādziens, jo es sajūtu tik milzīgu tādu pieņemošu, netiesājošu, iekļaujošu mīlestību, un ka mēs varam būt viena otrai, mēs varam pieskarties viena otrai, mēs varam atbalstīt vienu otru. Tas ir satricinoši, ja sievietei izdodas to piedzīvot. Man arī nav māsu. Varbūt tas tāpēc man tas bija tik ļoti bet kā tas notika? spilgti.
Bet kā tas notika? Kā tu to piedzīvo pieņemšanu un tā, bet kas tieši notika? Mums bija, protams, kopīgas meditācijas, mēs kopīgi dejojām, mēs kopīgi veicām dažādas prakses. Laikam jau šo te prakšu ietveros. Tur bija arī tantriskas prakses, kur es ļoti spilgti atceros, kā viena sieviete no Lietuvas, mēs bijām vienā pārī, un viņa man pieskārās kā māte. Jā, tas bija tas, ko jāprasīja. Un mana mamma man nekad, man nav bijusi šāda pieredze, un tas bija tik satricinoši, un manuprāt, tik dziedinoši sajust šo te sievišķo enerģiju, ja, šo te pieņemšanu un mīlestību. Tas nav kaut kas, ko ar vārdos izstāstīt, tas ir kaut kas, ko mēs varam tikai pieredzēt. Jā, tāpēc es arī tev jautāju, cīkāk izstāstīju, jo mans vēl viens jautājums būtu bijis, vai tā pieņemšana un vai tā nenāk caur to mātišķo prizmu, jo tad, kad man skolotāji man saka, ka tā kā mīli kad tu esi praksē, vienkārši mīli tos cilvēkus, tā kā pieņem viņus, arī ikdienā vispār pieņem, protams, ja, bet es praksē man izdodas, protams, vieglāk to izdarīt nekā uz ielas, diemžēl, bet, kaut kur ir jāsāk. Un tad es sapratu, ka tad, kad es sāku skatīties kā uz bērniem, kurus es ļoti mīlu, pat ja tās ir 60-gadīgs onkulis, kas man pretim, tad man ir daudz vieglāk viņu mīlēt. Nesalīdzinām, man ir vieglāk viņu pieņemt un mīlēt, un tāpēc, ka bērniem mēs varam piedot tik ļoti daudz ko vairāk. Jā, patiesībā šeit mēs brīnišķīgi varam atgriezties pie Bīla Plotkina šīs te psihes kartes. Ja? Mūsos katrā ir iekšā lolojošais, pieaugušais, mīlošais. Mēs varam, protams, no šīs prizmas skatīties, bet mūsos katrā ir iekšā arī viedā, kas būs kaut kas cits, kā mamma. Vai mūsos katrā ir iekšā nepieradinātā es. Es nedejošu ar mammu, nelekšu pāri ugunskuram, ja? Neskriešu kaila peldēties. Tas ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Ja? Un mūsos katrā ir kāds resurs, tos mēs varam saukt par resursiem. Ja? Mūsos katrā ir kāds resurs, kur ir mūza, mīļotā, kas arī ir resurss. Ja? Tā kā mums, protams, ir mātes resurss, bet mums vēl ir daudz citi resursi. Un tas ir arī par ko ir šīs te veselas mākslas. Vai es pazīstu visus savus resursus, vai es esmu visus viņus apguvusi. Mums parasti kāds ir tā kā dominējošāks, piemēram, mātes šī te enerģija, vai lojošais, pieaugušais, man var būt vairāk pieejams kā nepieradinātā es, kur ir seksualitāte, kur ir ķermenis, kur ir trakulības. Ja, mēs varam teikt, kas būs ļoti citādāk kā mammas enerģija. Bet mums ir vajadzīgas visas šīs enerģijas. Ja? Kā mēs viņas varam sabalansēt, kā mēs varam viņām piekļūt. Par to ir tas stāsts. Un to var apgūt caur šādām praksēm? Jā, tas ir tās programmas dabā, ko es vadu. Mēs parasti fokusējamies uz šiem te resursiem. Un katrai no sievietēm pieejamāks ir kāds cits resurss. Ja? Un mēs mācāmies atklāt viņus sevī ar šīm te dažādām praksēm. Jā. Okay. Labi, interesanti man palika. Un tad, ja uz šādu pasākumu vēlos pieteikties, tad man kas ir jādara? Atkal Raina Loka līdzgaitniecība. Tas ir Facebook lapa. Izklausās pēc mentorings tikai latviski. Vai coachings. Es mēģināju pārtulkot kā ar coachings. Bet ļoti labi skan. Tas ir kaut kas vairāk. Tas ir, tā kā es paeju kādu gabaliņu līdz tev tavā ceļā. Man liekas, tas tā. Man kaut kā tas šķiet. Zinu, ko vēl, tad, kad es pirmoreiz izlasēju to nosaukumu, man bija pirmais, kas man iestās prātā, vecmāte. Tāpēc, ka viņa arī kaut kādu laiku iet līdzi
Jā, patiesībā diezgan liela līdzība, jo kaut kas tur mirst un kaut kas tur dzimst. Jā. Un, lai kaut kas varētu piedzimt, nevelti ir šīs te vecmātes izdomāts, vai līdzgaitnieki, kas mums var, viņi nevar mūsu vietā to iziet, bet viņi var Roku paturēt. man paiet līdzi. Jā. Un šaurajā ceļā arī roku nevar paturēt. Jā. Tas ir pašam jāiziet. Jā, un tad Instagram lapā. Jā. Parasti es lieku visu šo te informāciju. Jā, es pielikšu apakšā zem apraksta būs kā var atrast tevi saites, un tad tur meklējiet vairāk par Rainas aktivitātēm, un ne tikai, jo Raina arī raksta dažādus tādus pārdomas, tā varētu teikt. Es ik pa laikam redzu arī ir tādi teksti, kas varbūt nevis ir aicinājums nāc uz meditāciju vai nāc turien, bet tāds lidojums domu varbūt. Tas ir parasti ar mani kopā ir cilvēki, kuriem arī ir ļoti liela vilkme atvērties, atklāt sevi, kas es patiesībā esmu. Un es tur dalos ar dažādām pārdomām par to, kā mēs šai ceļā varam iet un kas varētu būt noderīgi un domām un domu lidojumiem un arī meditācijām, jā. Jā, tā kā tiem, kam aktuāli, tad var pasakot un iedvesmoties. Jā. Jā. Es priecāšos, protams. Raina, vai ir vēl kaut kas, ko tu gribētu pateikt, kas tev būtu svarīgi? Jā, man ir tāda ļoti liela ticība, ka pēc, 10, 20 gadiem mēs kā cilvēce daudz vairāk zināsim, kas mēs esam. Mēs būsim iemācījušies atvērt sirdis, būt patiešām klātesoši, un pasaulē nebūs karu. Tas 20 gadiem ļoti optimistiski. Es esmu. Es esmu ar tevi, bet... Jā, un tas ir viss atkarīgs tikai no manis, ja, vai es varu atrast dažas minūtes laika, pasēdēt vienkārši uz krēsla, vai uz paklājiņa. Daudz jau tur nevajag. Un man ļoti gribētos novēlēt, lai katram izdodās to piedzīvot. Paldies! Jā. Paldies tev, mīļā Sintī. Paldies, ka klausījāties. Šis bija podcasts Astrālās sarunas ar Šantī. Piesakojiet mums Spotify un YouTube platformās, lai nepalaistu garām jaunākos raidījumus. Kā arī apmeklējiet manu mājaslapu sintiedance.lv un seko Instagram kontam Sintiedance Fitness, kur varat uzzināt vairāk par nodarbībām, ko piedāvāju klātienē un tiešsaistē. Vingrošana, stiepšanās, balets un meditācija un arī citas. Podcasts tapis sadarbībā ar producēšanas kompāniju podmedia.lv.